Igne, labdien! Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc tu izdomāji pētīt diasporas latviešu pavārgrāmatas? Viens, es jau labu laiku interesējos vispār par to, kas notiek ar latviešu valodu diasporā. Un tad kaut kā dabiski iznāca, ka valoda, protams, izpaužas arī pavārgrāmatās. Un vienā kursā, ko es apgūstu Stokholmas universitātē, tieši bija tad jāmeklē kaut kādi visdažādākie avoti, kur var pētīt valodu. Un es pamanīju vienu tādu piemēru, kur zviedri bija pētījuši savas zviedru pavārgrāmatas Amerikā, jo tur arī ir tādi izceļotāji bijuši gan senāk kā latviešiem. Un tad es sāku interesēties, kas tad ir mums. Un biju tiešām pārsteigta par to daudzumu un bagātību un daudzveidību un arī tādu attīstību, kādu var redzēt, kā ir tās grāmatas mainījušās. Un te laikam mēs tagad redzam vienu kaudzīti, ko es esmu aizņēmusies un atradusi tepat Stokholmas apkaimē no Zviedrijas latvietēm, no Lilitas Zaļkalnes un Māras Krēsliņas un Lainas Lasmanas. Bet patiesībā tas nav viss, ir vēl, un to jau, man liekas, ka arī daudz var redzēt Rīgā, tagad Latviešu pasaulē muzejā, tur ir atkal sava kaudzīte. Jā, mums ir liela kaudze muzejā, un es teiktu 3-4 reizes vairāk īstenībā tagad. Un tā daudzveidība ir ļoti interesanti, jo viņas ir izdotas, man liekas, no kura gadiem līdz kuriem apmēram, es zinu, ka šodien vēl izdod tāds pavārgrāmatas, un viņas sākās kaut kādos jau bēgļu nometnēs, vai ne? Jā, faktiski tā, ka acīm redzot, ka kādam bija paņemtas līdzi, un pirmās, ko izdeva tur Vācijas bēgļu nometnēs, bija burtiski Latvijas laika pavārgrāmatu pārpublicējumi. Bez jebkādiem tur ievadiem vai kas, vienkārši, teiksim, uzrakstīts, ka ir izdots Fišbakas bēgļu nometnē, bet vairāk nav nekādu komentāru, un tad ir tāpat Latvijas laika pavārgrāmata. Tā kā sāka burtiski ar to, kas bija paņemts līdzi, un tad pēc tam jau, man liekas, ka viena no pirmajām bija Zeberiņas, Dzidra Zeberiņas pavārgrāmata, kas iznāca 55. gadā, kas jau bija cita veida pavārgrāmata, kas palīdzēja iejusties jaunajā mītnes zemē un saprast, ko tagad gatavot un kā vispār, kas tās par izēvielām, kā viņas varbūt varētu saukt. Tur arī tādi valodiski interesanti risinājumi, jo bija jāizdomā, kā tagad visas tās jaunās lietas un ierīces varētu nosaukt latviski. Jā, un tad kāda vēl ir atšķirības? Jo vismaz, kad es skatos tādīs grāmatās, ir interesanti redzēt, ka tā ir Latvijas laika grāmatā daudzreiz ir, tās receptes izskatās, ka viņas ir citādā veidā arī izklātas uz lapas. Vai tu esi tā ievērojis, ka daudzreiz liekas, ka ir daudz pieņēmumi, viņi daudz lietas neapraksta, un tad citsreiz ir vienkārši tāds mazs tekstiņš, kamēr es esmu ievērojis vismaz vēlākas tās pavārgrāmatas, kas ir izdotas ārpus Latvijas, tur viņi pasaka izēvielas sākumā, tad viņi pasaka, pirmā lieta, ko jādara, otrā lieta, vai tu esi ievērojis, un vai tu vari komentēt, kādā veidā mainās tas izklājums tām receptēm? Tu esi pamanījis ļoti tipisku lietu, kas ir mainījusies faktiski kopš tā laika, kad mainījās tie cilvēki, kas virtuvē tika ielaisti vai kurus ielika virtuvē un kas gatavoja. Un varbūt tur pat nav tik daudz tās starpības starp Latvijas laiku un, teiksim, 50. 60. gadiem, bet tiešām vēlāk, tad, kad virtuvē nonāca ne tikai profesionālā mājasaimniece, kurām bija principā adresēts tās Latvijas laika un pirmās 50. 60. gadu pavārgrāmatas, kad virtuvē nonāca arī vīrieši un bērni un visādi neprofesionāli cilvēki, tad veidojās tāda lielāka nepieciešamība visu izskaidrot soli pa solim. Tā kā pavārgrāmatās pilnīgi noteikti var redzēt arī šo attīstību, ka tās pirmās arī faktiski, kas tika izdotas trimdā, ir ļoti skopas aprakstos, jo tur profesionāli kaucmindieti runā ar otru profesionālu mājasaimnieci, kas zina, ko viņi dara un kurai vajag tikai iedot tādus galvenos virzienus, kā tālāk tur strādāt. Bet vēlāk mēs redzam, ka tiešām tiek daudz specifiskāk aprakstīts, ka nevis ņem ārā, kad gatavs, bet tieši pēc minūtēm vai kādā stadijā, lai jebkurš muļķis, kas ir virtuvē, varētu tam arī sekot.
Un kā tev liekas, kāpēc vispār vajadzēja izdot tādas pavāru grāmatas ārpus Latvijas? Nu, ja, piemēram, mājasaimnieces, kas izbrauc no Latvijas, viņas jau zināja, kā visas šīs latviskās receptes taisīt. Kāds vēl bija iemesls izdot šīs grāmatas? Nu, laikam jau tomēr bija tāds pieredums, ka ir vajadzīgs pavāru grāmatas un ka ne visu zina. Un ka tā, es domāju, ka bija arī vēlme izkopt to latvisko kulināriju un nest viņu tālāk, nodot aizvien, teiksim, laikam ejot aizvien vairāk, bija nepieciešams nodot šīs prasmes citām sievietēm, citām mājasaimniecēm. Un arī vēlāk jau mēs pamanām periodikā, piemēram, Zeberiņas pavāru grāmata, kas tika izdota 9 reizes, jau tur viņa tiek reklamēta, ka ar šo jūs varat arī iepazīstināt tur savus ģimenes amerikāņu pusi, vai ne, un ka tā lietošana paplašinājās. Viņa bija ne tikai tāda tā kā pirmās nepieciešamības prece virtuvē, bet arī jau tāda latviešu kultūru pārstāvoša lieta. Jā, tad kaut kādā ziņā tas arī palīdzēja tur to identitāti savā ziņā izrādīt citautiešiem vai iemācīt bērniem, ka tā identitāte arī tiek nesta kaut kāds caur to ēdienu. Jā, un tur atkal ir tādi vairāk virzieni. Tāpat jau pieminētā Zeberiņa faktiski atšķiras. Viņa nav kautsmindiete atšķirībā no pārējām pirmo pavāru grāmatu autoriem, un viņa tiešām ienes virtuvē kaut ko jaunu. Ja tās pārējās pavāru grāmatas, kas tika izdotas drīz pēc kara, faktiski gandrīz tur nevar nojaust, ka tas nav Latvijā, jo it kā liekas tie ēdieni diezgan tradicionāli un izēvielas tradicionāls, tad Zeberiņa tiešām burtiski stāsta, kā bija Latvijā, kā tagad ir pie mums Amerikā un varbūt arī citās valstīs, un ko var izmantot, un kā pietrūkst, un ko varbūt man, teiksim, ļoti fascinē tās receptes, kur viņai tā kā viltotais kaut kas, viltotais rupmaizes kārtojums bez rupmaizes, ja? Vai kā iegūt īsto piparkūku garšu, kādas tur specifiskas garšvielas tur nākas meklēt pa kaut kādiem īpašiem veikaliņiem. Vai atkal kā, teiksim, pielāgot mūsu ēdienus amerikāņu garšai. Ja viņi tur, piemēram, raksta, mēs jau esam pamanījuši, ka tur to speķi labāk apcept pīrāgos, ja, jo tad amerikāņi arī ēdīs. Viņa māca izdzīvot, dzīvot un baudīt to, kas ir pieejams jaunajos apstākļos. Jā, un tieši tās izēvielas, tas ir, man liekas, arī kaut kas daudz parādās, ka tu nevari dabūt to, kas bija Latvijā, iespējams nav tāds, kam tu esi pieredzis, tad ko tu pēc, vai ne, lai aizvietot. Tātad droši vien, ka šīs lietas viss parādās recepšu grāmatās. Bet kā viņas ir mainījušās šodien, jo mums arī mūsu krājumā vismaz ir diezgan daudz tādas grāmatas, kas ir izdotas tieši 2000, vai ne, kur ir vai nu latviešu skolas, tur kaut kā sakopojuši receptes, kādā veidā viņas ir citādas nekā tās, kas tika izdotas pirmajos gados? Noteikti, ka mainījās tā attieksme, mēs jau runājām par tiem, kas vispār drīkstēja gatavot, bet arī jau sākot no kaut kādiem 80. gadu beigām jau nāk iekšā tādas pavāru grāmatas, kuras ir vairs nav profesionāls, kuras ir vairāk, lai apkopotu to pieredzi un tās garšas un arī vienkārši apvienotu kopienas. Un tur ir ļoti bieži pavisam vienkārši iesējumi, kā mēs te redzam, kur ir dažādi cilvēki paši iesūtījuši receptes. Dažkārt tur ir ar rakstāmašīnu un ir pat kādreiz ar rokrakstā arī tādas apkopotas. Un tur ir viņas ļoti arī kādreiz dažādi prezentētas, ja ne visas ir tā novienādotas. Tiešām cilvēki ir arī ļoti bieži varbūt ir atsauce tur uz nezinu, Skaidrītes pīrāgiem vai Pētera kāpostiem, uz kaut kādu konkrētu cilvēku, no kura tā recepte ir mantota. Tad tā vairs nav tāda nepieciešamība, kā mēs tagad gatavosim, jo esam nokļuvuši Amerikā, bet tas ir drīzāk, kā mēs atcerēsimies savu kultūras mantojumu, kā mēs nesīsim savas vecmāmiņas receptes tālāk. Tāpat arī ir jau tādas, šeit mēs gan tādu neredzam, bet laikam ir kādas citas šeit, piemēram, kur
pati tā receptūra jau ir angļu valodā, vai mītnezemes valodā. Un tad varbūt to latviskumu pārstāv vairāk ar tādu ļoti krāšņu, izrotājumu ar ornamentiem vai attēliem, kā šeit mēs redzam gan ornamentus, gan tādu ikonisko latviešu pārtiku, tātad pīrāgu. Un tur paliek vairs nevis, ja pirmajās tajās pēckara pavārgrāmatās tur ir 100 recepšu, 300, 400, 500, es tā vispār neizdod grāmatu, bet šeit jau ir tādas samērā nelielas tās kolekcijas. Jā, un es ievēroju arī, ka mūsdienās tās recepšu grāmatas vairāk tieši runā par latvisko mantojumu, kamēr tās agrākās grāmatas stāstīja visu kaut ko, vai ne, ka visādas recepts, kas varbūt ir latviešu recepts, varbūt tur ir kaut kāds itāļu recepts, bet tas bija vairāk tādai pilnvērtīgākai saimniekošanai vai ne saimniecībai virtuvē. Bet šīs mūsdienu recepšu grāmatas liekas, ka tas tieši par latviešu ēdieniem, jeb ko viņi domā, kas ir latviešu ēdieni. Jā, pilnīgi noteikti. Ir ļoti daudzas tādas. Šeit mēs redzam vienu arī tādu, kas ir kopienas organizācijas izdota. Dažkārt tās ir arī baznīcas vai latviešu skolas, kā tu jau teici. Un šeit arī forša tā vārdu spēle, Let's Cook. Viņas ir tādas ļoti bieži arī tādas varbūt pat rotaļīgākas, un es gribētu teikt, viņas vairs tur nav tas normatīvisms iekšā, viņas ir tādas, mēs visi varam kaut ko gatavot, vārīt un cept, un mēs varam arī pierakstīt šīs receptes un savākt viņus un dalīties ar viņām. Tā kā tur tāda lielāka brīvība. Tu pareizi saki, ka ir ļoti daudzas, kuras ir ļoti, ļoti tā kā tikai latviskie ēdieni, bet man ir tāda viena recepšu pavāra grāmata, kas liekas tā kā gluži no citas operas, un tā ir, man liekas, tā bija Nottinghamas latviešu skola, kur ir ļoti daudz humora, tur ir arī tādi humoristiski zīmējumi klāt, un man liekas, tur ir gan lazaņa, gan fondī, gan punšs ar ļoti daudz alkohola, dažādu veidu alkoholu latviešu skolas bērniem. Tur ir cilvēki tā kā piegājuši tiešām ar tādu brīvību, radošumu un humoru izjūtu. Tā kā var teikt, ka arī šajā brīdī tā kā nav vairs tas kautsmindas zīmoks nav vajadzīgs, lai izdot savu pavāru grāmatu. Un tā var darīt, kā pašam gribas arī. Bet kā tev liekas, Signe, šodien, kad mēs internetā varam atrast visu kaut ko, un es pati arī vienmēr, kad es meklēju receptes, es tikai internetā meklēju. Es domāju, ļoti daudz cilvēku dara tā pati, jo tur ne tikai ir recepts, bet tur daudzreiz arī ir stāsti klāt vai ne, un kaut kādi skaidrojumi un tā. Ko lai mēs meklējam vai kā lai mēs saprotam tās pavāru grāmatas, kas ir palikuši uz mūsu plauktiem, un ko lai mēs ar viņām darām? Jo ļoti daudz cilvēku tagad grib arī izlidināt visas grāmatas vai ne, no savām mājām. Vai tur ir liela vērtība ieskatīties šajās grāmatās? Viena liela vērtība būtu tiešām viņas saglabāt un neizmest. Un kaut kādā ziņā arī viņas varbūt tā kā skatīties uz viņām, varbūt viņas tiešām nav tas, kā tu katru dienu gribi gatavot, bet var izmēģināt varbūt kaut kādos īpašos brīžos un, to pašu vecmāmiņu godinot, pamēģināt, kā tad viņi gatavoja un kas tās bija par izēvielām. Varam varbūt arī domāt, kā tas ir iespējams pārnest interneta vidē un varbūt kaut kādos ēdienu blogos ieviest tieši šīs te senās latviešu receptes, un tas var būt gan latviešu, gan citās valodās. Patiesībā viena, ko es gribēju parādīt, šī ir varbūt tāda, mēs redzam, tas ir zviedru valodā, jau gan pirms 11 gadiem izdota. Tā ir Mūra Lērdemeja māte man iemācīja, tas ir par latviešu tradicionālo tā kā virtuvi Zviedriem domāta grāmata, kas ir izdota. Tā kā mēs varam mēģināt iekļauties arī šādās, teiksim, tendencēs, kas varbūt ir visā pasaulē, kā kaut kas tāds ekskluzīvs, nevis tāds ikdienas, bet īpašā latviešu virtuve. Un arī es īstenībā tagad mazliet skatot un širstot tās grāmatas, es sapratu, ka ar grāmatu tu daudzreiz
šķirsti, un tu atrod kaut kāds, vajadzētu pamēģināt to, kamēr internetā ir cits veids, kā tu meklē, tu izdomā, es gribu cept maizi, un tad tu meklē to savu receptu, ko tu jau esi izvēlējies, bet varbūt grāmata arī tev dod iespēju izvēlēties no tā, kas tur ir piedāvāts, varbūt. Tas arī var būt citāds veids, kā izvēlēties, ko tu taisīsi. Jā, un man liekas, ka tagad ir modē, piemēram, visādi tie, izaicinājumi, challenges vai projekts. Jā, mans projekts varētu būt, reizi mēnesī pagatavot no savas vecmāmiņas pavāra grāmatas, jā, vai kaut kas tāds, jā, kas nav ikdienišķi, kas ir kaut kas tāds īpašs. Vēl, ko es gribēju teikt par vecajām grāmatām vispār, bet, protams, arī par pavāra grāmatām, ka vajag uzmanīgi paskatīties, jo vecāka grāmata, jo vairāk tur ir dažādu ierakstu. Vai varbūt ir ģimenes locekļi nolocījuši kaut vai lapiņas, ja, kuras ir tās receptes, kas ir tikušas gatavotas, vai es atradu vienā pavāra grāmatā, ka tur ir kā mērvienības atkal mainītas atpakaļ, jo tās zeberiņas grāmatas jau izmantoja arī tepat Eiropā, ne tikai Amerikā, un tā kā vajadzēja pārēķināt, ja, un tu zini, tad tieši šīs Šveices kūka bija tā populārā. Jā, jeb arī skatīties pēc nospeķotības pakāpes, tātad visnospeķotākā lapa ir tā droši vien, kas visu laiku ir stāvējis vaļā uz tās. Tieši tā, vispār paskaties, kāda man ir zeberiņas grāmata, ko es pat mēģināju iegūt. Viņa vienkārši ir izjukusi no lietošanas. Jā, ļoti populāri. Jā. Un varbūt, Signe, tu vari arī pastāstīt vēl par to kaut kādu savu mīļāko lietu, ja vienu no mīļākām receptēm, ko tu esi redzējis kādā šī pavāra grāmatā. Man ir bilde. Jā, rādi, jo man jau liekas, ka, protams, ēšana ir svarīga, bet pavāra grāmatas arī var dot daudz ko citu, un piemēram, tā pati zeberiņa, tur ir visādi teksti par to, kā ir klājies bēgļu gaitās un tam līdzīgi. Un, piemēram, šeit tajā Nottinghamas, man liekas, tā ir tā skolas pavāra grāmatā, lūk, ir viens skolēns ir iesūtījis recepti draudzībai. Un galu galā, man liekas, ka tas ir tā ļoti simboliski jāatcerās, ka ēšana jau nav pilnīgi vientuļa nodarbe, ka ēšana ir tā, kas mūs piesaista. To mēs darām kopā ar ģimeni, ar draugiem, ar savu latviešu kopienu. Un tad, tāpēc mums vien ir vērts tās receptes saglabāt. Kad paskatos, ko es varu tur izlasīt recepte draudzībai, vajadzīga 1 krūze pieklājības, puskrūzes pacietības, 4. krūzes piedošanas, 2 krūzes saprašanas, un 1 krūze atbalstu. Tas ir ļoti jauki. Bet kur ir prieks un jautrība? Par receptēm var strīdēties, vai ne? Jā, tev jāraksta sava recepte. Jā, laikam man būs jāraksta mana paša savu recepti. Bet Signe, tu arī strādā Stokholmas latviešu skolā, un laikam jums bija interesants projekts. Jā, man patīk, kā tu saki, es strādāju. Es nekad nebiju par to domājis kā par darbu un strādāšu. Bet jā, es baudu un iespēju sestdienās mācīt tā kā mūsu gan valodu, gan kultūru, un mēs ilgi domājām, ko lai šogad dara atzīmējot 4. maiju, un ir tas nosaukums, par ko tiek daudz šķērpu laust, tas Baltā galdauda svētki. Un tad mēs vienojamies, ka mēs tiešām šoreiz domāsim par ēdienu, bet par ēdienu varbūt tādā, kas ir tā mūsu identitāte un kā garšo latviešu ēdieni, un te ir tas afišs taps mūsu 4. maija svinībām šogad. Un ko jūs tur darījāt? Mēs veidojām katrs savu mīļāko recepti, savu mīļākā ēdiena recepti, un tad bija tāda tā kā izstāde, kur šīs te receptes arī varēja visi apskatīt un izvērtēt, un bija žūrija, kura arī tad gāja apkārt un skatījās un vērtēja šīs receptes, un izrādījās, ka katrai klasē bija kaut kas, ar ko viņi varēja tā kā būt īpaša. Tur vienā vai otrā veidā katrs saņēma nelielas balviņas. Šeit, laikam, mēs redzam vienu no mazajām klasītēm, kas vienkārši vizuāli parādīja, kas tad ir tie viņa mīļākie ēdieni.
Un atkal mēs interpretējām vārdu latviskā virtuve ļoti plaši. Viss, kas mums garšo, viss, ko mēs ēdam, tā ir latviešu virtuve. Mēs redzēt visdažādākos ēdienus. Tik interesanti. Bet kādi interesanti piemēri ir no Latvijas, kas jums tika tur piedāvāts kā latviešu ēdiens? Tur, man liekas, ka katrs tiešām parādījās, kas ir tas, kas ģimenē tiek augstu vērtēts. Tur bija gan sākot no pankūkām, un kvasa, un šašlika, un rupmaizes kārtojumi. Tur bija un gurķis medū no Latgales, man liekas, ka bija. Tādas ļoti, ļoti arī neparastas receptes, kuras varbūt tā uzreiz nenāktu prātā, bet tiešām bērni tā kā paši varēja izvēlēties. Tas nebija tā, ka mēs pasakām, ka tur noteikti jābūt pīrāgiem. Tas ir ļoti interesanti. Te ir tā mūsu žūrija, jā, kas gāja riņķī apkārt un pārbaudīja visas receptes. Viņi izskatās ļoti nopietni žūrija, jā, ar saviem priekšautiem un koka karotēm, jeb kaut kādām lāpstiņām. Jā, viņi bija attiecīgi noformēti. Un brīnišķīgs rabarberu kārtojums kreisā pusē. Jā, mums sākās, viss pasākums sākās ar tādu kā diskusiju par to, kas tad ir tās mūsu latviešu garšas, un tad mēs bijām centušies, atkal varbūt līdzīgi kā Zeberiņi darīja, kas ir tas, ko mēs Zviedrijā varam vienkārši paņemt un uztaisīt, un tas nekas, ka tie zviedru rabarberi un igauņu biespiens un vēl kas tur, bet tas viss, tās bija mūsu latviešu garšas. Vai jūs ierakstījāt to sarunu? Tā pilnīgi ierakstīt, nē, bet man liekas, ka diezgan daudz ir visādu, arī faktiski gandrīz visas receptes ir nofotografētas, tā kā mēs varam apkopot. Būtu interesanti tās apskatīties. Jā, un neiztika arī bez ēšanas, tā kā bija atnesis līdzi bufetes svētku galds, un tur jau arī varēja redzēt, kas tad ir tie gan mīļākie ēdieni, gan arī tie ēdieni, ko mēs varam Zviedrijā dzīvojot, pie kā mēs varam piekļūt. Mums garšo. Forši. Vai jums ir kaut kāds zviedru, latviešu fusion ēdiens, ko jūs ēdiet Zviedrijā? Es domāju, ka tieši tas, viss, ko mēs ēdam, ir zviedru latviešu fusion ēdiens. Jā, kāpēc ne? Bet tas būtu ļoti interesanti uzzināt vairāk par jūsu šito projektu, un ja jūs varētu kaut kā mēs varam sarunāt, ka tu atsūt recepts vai kaut kāds apkopojums, tas mums būtu ļoti interesanti mūsu projektam arī parādīt, kāda bija jūsu secinājuma un kāda bija jūsu mīļākās receptes. Jā, to mēs noteikti varam izdarīt, jā. Mums arī bija pavisam neliela vecāku un pieaugušo klases aptauja, kur arī viņi izteica savas domas, tā kā to es arī ar to varu padalīties, kur ir kas ir mūsu mīļākie ēdieni un ko mēs, tiešām šis arī tas jautājums par to fusion, kas ir tie latviešu ēdieni pielāgotie, ko mēs ēdam Zviedrijā. Brīnišķīgi, ļoti interesanti bija tev runāt šodien, Signe, un paldies!